Daugavpils pilsētas domes sēdē deputāti vienbalsīgi atbalstīja prasību Labklājības ministrijai atcelt lēmumu par centra Kalkūna slēgšanu. Pilsētas mērs Jānis Lāčplēsis savu pozīciju šajā jautājumā ir izteicis jau agrāk. Mēs nerunājam par Kalkūniem, neskatām dažādas centra reorganizācijas variantus. Mēs cenšamies panākt konkrētu rezultātu – ministrijas lēmuma atcelšanu. Kā savu nostāju par sociālās aprūpes centra Kalkūna slēgšanu skaidro ministrija. Tiek minēti sekojoši argumenti. Pašlaik ir iespēja saņemt Eiropas fondu naudu deinstitucionalizācijai, tas ir slimo bērnu ievietošanai auģu ģimenēs. Tajā pašā laikā tiks attīstīti dienas centri, uz kuriem vecāki varēs uz laiku atvest bērnus, lai paši varētu turpināt strādāt. Pacientu skaits samazinās, sekojoši daļu no iestādēm invalīdiem ir nepieciešams slēgt. Nezināmu iemeslu dēļ tika nolēmts slēgt tieši vienīgo centru Latgalē un izmitināt visus pacientus analogos centros Rīgā. Domes lēmumā ir izklāstīti iemesli, kāpēc deputāti uzskata ministrijas ierosinājumu par nepareizu. Smagi slimie bērni diez vai atradīs sev auģu ģimenes, ņemot vērā to, ka viņiem ir vajadzīga ne tikai aprūpe, bet arī sarežģītas medicīniskas procedūras. Apciemot viņus analoģiskā centrā Rīgā, vecāki un aizbildņi varēs retu reizi. Centrā pamatā strādā Daugavpils iedzīvotāji, un daudzi ministrijas lēmumu rezultātā var palikt bez darba. Runa ir par 153 pacientu un 160 darbinieku likteni. 25. augustā centru Kalkūni apmeklēja Labklājības ministrs Jānis Rērs un tiesības sargs Juris Jansons. Ar viņiem tikās vietējo pašvaldību vadītāji Jānis Lāčplēsis un Janīna Jelīnska. Noritēja spraiga diskusija. Pēc iepazīšanās ar centra darbību ministrs izteica savu viedokli šajā jautājumā. Deva ministrijai uzdevumu izvērtēt Kalkūna slēgšanu pēc tikšanās ar Daugavpils pilsētas mēru Lāčplēša kungu, un kamēr šie izvērtēšanas rezultāti nav noslēgti, es nevaru jums paziņot savu lēmumu. Vienīgais tas, ka lēmums par Kalkūna slēgšanu nav galīgs lēmums, bet es arī šodien teicu atbildīgām amatpersonām, ka ir nepieciešams darbs, kopējs darbs gan ministrijas, gan plānošanas reģiona, gan pašvaldības, gan Kalkūna sociālās aprūpes centra darbinieku, atbildīgo darbinieku darbs, lai būtu pārliecība, ka ja Kalkūna netiks slēgti, tad izmantojot šo milzīgo Eiropas naudu, kas tiek dota mums deinstitucionalizācijas procesam, ka katra bērna stāvoklis uzlabosies. Saskaņā ar ministra vārdiem mēneša laikā turpināsies konsultācijas ar visām ieinteresētajām pusēm. Tiks meklēts risinājums, kas apmierinātu visus, pirmām kārtām pacientus, viņu vecākus un aizbildņus. Es ticu, ka šodienas dialogs objekta apskate uz vietas dos papildus impulsu, lai meklēt tos iespējamos risinājumus, kā saglabāt un uzlabot šo objekta darbu, lai katrs šeit esošais bērns saņemtu pilnvērtīgu un kvalitatīvu aprūpi, lai katram darbiniekam nebūtu jāpārdzīvo par savu darbu. Pašvaldības piedāvā Kalkūnos izvietot dienas centru, saglabājot esošo struktūru. Tiks turpināts darbs, lai piesaistītu Eiropas fondu līdzekļus atbilstošu apstākļu radīšanai cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Atklāta viedokļa apmaiņa ir pirmais solis, lai rastu problēmas risinājumu.